cilvēka mūža droši vien tas ir diezgan daudz, priekš valsts droši vien netik daudz. Ko mēs esam paveikuši šajos 204 gados otrās neatkarības valsts laikā? Droši vien netik daudz, cik gribētos. Bet to, ko mums ir jāpaveic, tas viss ir atkarīgs no mums pašiem. Viens mūsu vietā neko nedarīs, pašiem jācer mūsu valsts, jācer tas, kas mums ir apkārt, un Tautas nama pašdarbnieki, kultūras darbinieki jums dāvā šajos svētkos brīnišķīgajos šo, cerams, jums patīkamo koncertu. Kur tava sirds plūst? Tālu, tālu man. Kur tava balss šūst? Mājās, mājās, laid mani mājās. Ja es tevi laidīšu, Es slavēju, es izmisumā lūdzu. vai te tevi gaida kāds? Man vienalga. Tevis tā sirdusē, Mani apkārt pasaulē sūtā. sirds un dienas gans, Nes vēstules domas un prātu gūstā. ko tu vēl gaidi, Vai man ilgi vēl apkārt pasaulē staigā? ko tev vēl vajag? Laid mani mājās, laid mani mājās. Laid mani mājās, man pasaule var plašu vienam. Gaidiet mani mājās, sāpes vendēt, laid mani mājās. Man pasaule var plašu vienam. Gaidiet mani mājās, sāpes vendēt. Inu savēja, tu nācano soja, Inesa pārkora piedzīvināji. Inesa pārkora piedzīvināji. Caurīgoja māmeņa, grīvšinu sapilde, gauži aizdaudoja. Grīvšinu sapilde, gauži aizdaudoja. Nebija zeltene apdomājums, atjāju pielienu jāju to Rīga. Vēl nebija zeltene apdomājums, vēl nebija zeltene apdomājums. Atjāju svētdienu jāju to Rīga, nu bija zeltene apdomājums, nu bija zeltene apdomājums. Par savu es pergamento, ko rakstīja senjori man, lai braucot es šur uz Sorrento, kur dziedāšu dziesmiņu man. Lai braucot es šur uz Sorrento, kur dziedāšu dziesmiņu man. Makaronis vinagre rodado, uz pudeles mozoles vīns, señores gitanes, kas serenades tu tālajā Itālijā. Señores gitanes, kas serenades tu tālajā Itālijā. Ai, 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 oh. Señores gitanes, kas serenades tu tālajā Itālijā.
kā ik katru gadu, tagad 11. datumā mums notika Dagdas nojošanas pārgājiens, Dagdas novada nojošanas pārgājiens. Pārgājiena mērķis ir popularizēt nojošanu kā sporta veidu, kā arī iesaistīt mūsu Dagda iedzīvotājus, nodarboties ar sportu. Tātad mūsu pārgājiena ceļojums šodien sākās no Dagdas. Izkāpām uz Asunas pagrieziena un veicām nedaudz vairāk par 7 km ielu distanci. Tātad kopumā piedalījās varbūt ne tik daudz cilvēku, cik gribētos, bet visi cilvēki, visi dalībnieki bija ļoti aktīvi. Jā, un ir prieks par dažiem cilvēkiem, ka izturība tomēr ir mūsu Dagdas novadas sportistiem pat lielākos gados. Tad tagad mēs esam ieradušies Robežniekos uz putnkopības saimniecību Viesturi, kur pašlaik gaidām arī saimnieku, un tagad iesim apskatīties arī strausus, dažādas putnus. Fragments no Imanta Ziedoņa Epifānijas Nekas nav tik viegli. Nekas nav tik viegli, kā atrast ceļu tumsā. Dienas gaismā tevi moka šaubas, tu paļaujies uz citu pēdām, citu riteņu sliedu, citu atstātajām zīmēm. Vai arī tu ilgi domā, iet tur vai neiet, paļauties vai nepaļauties, vai tie ir bijuši gudrāki, kas tur gājuši? Tu to nezini. Tu notici iebrauktajam ceļam. Bet tas pēc pāris kilometriem griežas atpakaļ. Redzi, visi ir tam ticējuši, tam iebrauktajam ceļam. Un visi ir pievīlušies. Diena ir krustceļu nelaime rādītāja šaubas, nokrituša piliena sēšana. Es eju naktī, un nekas nav tik viegli, kā atrast ceļu naktī un tumsā. Kas ir diena? Tā ir citu cilvēku pieredze. Bet naktī ir tikai mans ceļš un tikai mana pieredze. Kad es eju tumsā, es jūtu, kā tumsa mani mīl. Ja jūs gribat sevi apliecināt, ejiet tumsā un neņemiet nevienu sev līdzi. Visu var tumsā pazaudēt, bet sevi tikai atrast. Ar tevi ir tavas kājas, gudrās un saprotošās. Viņas akmeņus un sūnas un dubļus pazīst. Ar tevi ir tavas rokas. Izstiep pa labi, paeglis, izstiep pa kreisi, ozols. Ar tevi ir tavas acis un ausis. Un ap tevi ir tava tumsa. Lielā un bezgalīgā. Nu, ko tev vēl vairāk vajag? Dagdas vidusskolas 12. klases skolniece Linda Beitāne, Latgales reģionālā skatuves runas konkursa uzvarētāja, sveic mūs visus šodien šī skaistajā dienā, 13. maijā, pieņemšanā pie Dagdas novada domes priekšsēdētājas. Tāds pasākums mums Dagdas novadā notiek nu jau otro reizi. Un šeit ir pulcējušies laikam visi tie, kas ir kaldinājuši Dagdas novada vārdu Latgales reģionā, valsts mēroga konkursos un arī starptautiskajos projektos. Paldies jums visiem, skolēni un skolotāji! Šīs neredzamās mantas, kuras jūs paņēmāt skolas gados, nākotnē pārvērtīsies jūsu materiālajos labumos, pateicoties mūsu skolotājiem. Paldies, skolotāji, ka jūs profesionāli un cilvēciski spējāt izkustināt arī fiksētos, kuriem dažreiz grūti bija tikt tālāk par savu. Es jau nevarēšu, vai es jau nevarēšu tik un tā izjūtu. Skolotāji sagaidīja ļoti daudz no jums un sagaida. Strādā ar jums, strādā ar skolēniem, strādā ar tādiem, kādi viņi ir. Un pieliekot pūles,
un darbu un pareizo pieejamību, progress notiek. Paldies jums, skolotāji! Cienījamie pedagogi, mīļie bērni, man ir tiešām arī liels prieks, ka jūs šodien esat ieradušies šeit Dagdā, Dagdas domē un atsaucāties uz mūsu uzaicinājumu piedalīties šajā pasākumā. Jūs tādi nobijušies, izskatāties apmēram kā eksāmenā, bet es esmu tāds pats cilvēks kā jūs, varbūt pat ar daudz citādākām raksturu iezīmēm. Un man ļoti liels prieks ir par jums visiem, kuri tiešām šajā gadā ir centušies gan mācīties, gan sportot, gan piedalīties aktīvi kultūras dzīvē. Un katrs ir nesis kādu savu noteiktu labumu, pirmām kārtām jau novadam, otrām kārtām skolām, un trešām kārtām es domāju, ka katrs savā ģimenē, jo noteikti arī jūsu vecāki vienmēr pārdzīvo par jūsu dalību kādā konkursā, kādā ieskaitē vai arī kādās sacensībās, kur jūs piedalāties. Un viņi vienmēr ir tie, kuri visvairāk noteikti tur īkšķas par jums, jo viņi grib redzēt savus bērnus ar panākumiem, ar sasniegumiem, lai šie sasniegumi un panākumi mums arī kādreiz dzīvē noderētu un būtu vajadzīgi. Jo skolas laikā to, ko mēs iemācamies, protams, dzīvē ir dažādas lietas, kuras varbūt mēs vairs neizmantojam, bet kā cilvēkā šīs lietas ir vajadzīgas visu laiku. Un tādēļ arī tiešām man ir prieks, ka ļoti daudz skolēnu piedalās dažādos šo starptautiskos pasākumos, tāpatās arī mūsu olimpiādēs, kuras ir republikāniskās, tāpat arī mūsu starpnovadu olimpiādas. Un kad jūs šeit gūstat labus panākumus, tas nozīmē, ka jums ir ļoti jauki skolotāji, kuri prot jūsos ieinteresēt šīs zināšanas, kuras jūs tālāk arī rādat pārējiem vērtētājiem. Un tādēļ arī šiem skolotājiem ir tiešām ļoti, ļoti liels paldies, ka jūs neskatoties uz to, cik jums ir tā alga, vai cik jums ir šī brīvā laika, vai varbūt tikai stundas laikā tiek iedots zināšanas, bet viņas audzēkņos paliek, un viņas jūsu audzēkņos turpināsies tālāk, kā jau jūsu devums. Un gribās jums vēlēt, lai tiešām jums šie panākumi būtu arvien vairāk un vairāk. Tie, kuri 12, viņi, protams, aizies no mums, bet mēs vienmēr leposimies ar jums, jo tikko kā mēs dzirdam jūsu vārdus, uzvārdus, un jūs esat kaut ko sasnieguši, mums ir tā priecīgi ap sirdi, ka jūs esat mūsējie. Maziem, protams, vēlējums ir gūstiet šīs zināšanas arvien vairāk un vairāk, un tiešām ar savām zināšanām arī audziet, un lai šīs zināšanas vienmēr jums noder. Un tāpat tās arī piedalieties arvien vairāk un vairāk, varbūt ne tajās olimpiādēs, kurās šogad piedalījāties, bet arvien citādākās, jo katrs iegūtais burtiņš vai cipariņš, kas ir ielikts pareizā vietā, vienmēr nesīs augļus. Tā kā paldies jums par šo skaisto darbu, ko jūs veltat mūsu Dagdas novadam.
sākotni. Vai radošā dzirksts ir Dieva dāvana, vai tomēr smags darbs? Vai varbūt cilvēka radošumā nopelns ir īstajiem cilvēkiem blakus vai pleca sajūtē? Šīs zāles telpas ir redzējušas ļoti daudz koncertus, dažādas izstādes. Bet pirms kāda laika brālība Nema aicināja un piedāvāja savādu, citādu koncertu, citādu izstādi. Nema aicināja bērnus, jauniešus un cilvēkus ar īpašām vajadzībām atklāt savu radošumu, uzstāties uz skatuves, dziedāt, dejot, spēlēt teātri, runāt dzeju un parādīt to, kas pašu rokām ir darīts. Šodien mēs ļausim šiem cilvēkiem izpausties. Kā radās šī doma? Principā es jau vairākus gadus vadu invalīdu brālību Nema. Darbojos ar šiem cilvēkiem ar nodomu palīdzēt viņiem ieiet sabiedrībā un atrast savu vietu sabiedrībā. Un, kad strādājot ar šiem cilvēkiem, es ļoti daudz ko no viņiem esmu mācījusies. Izrādās, ka šie cilvēki ir apdāvināti ar īpašām dāvanām, ar īpašām spējām. Un es to varu teikt, ka tas ir Dieva brīnums. Ka cilvēku, kuru kādreiz sabiedrība varbūt nenovērtē, varbūt, teiksim tā, maigi sakot, noraksta. Nu jā, viņš neko nespēja. Bet īstenībā cilvēkā ir kaut kas ļoti, ļoti skaists. Ir tikai jāprot viņu to skaistumu ieraudzīt un dažreiz palīdzēt atvērties tam skaistumam. 30 bērni ar invaliditāti. Un katrs ir kaut kur savā nostūrītie, noslēpies savā bēdā, savā problēmā. Nu lūk, un šodien mēs aicinājām visus, bet šodien jūs redzēsiet tos drosmīgākos, kuri nāks jūsu priekšā, lai parādītu to, ko viņi spēj. Atbalstīsim viņus un, teiksim, priecāsimies par šiem skaistīgiem mirkļiem, ko dāvās mums šie īpašie, talantīgie bērni. Man ir ļoti liels prieks, kad tiešām šie cilvēki ir atvēruši savu mājas durvis un iznākuši ārā sabiedrībā un šo savu varēšanu un gribēšanu parāda. Mums īstenībā sabiedrībā ir ļoti daudz lietas, kur tiešām šie cilvēki ar noteiktām vajadzībām vai kustības vai runas vai darbības traucējumiem piedalās ļoti dažādās aktivitātēs. Man liekas, visspilgtākais piemērs ir tas, ka šī olimpiāda, paraolimpiskā olimpiāda, kurā piedalās cilvēki ar šīm savām, varbūt, grūtībām, bet viņi viņus pārvara un vienmēr ar abrīnu un prieku ir jāskatās, ka šie cilvēki līdz galamērķim nonāk. Vienalga, cik viņam arī varbūt šis starts ir bijis grūts. Grūti ir bijuši sagatavošanās un tāpat arī uz mākslu. Arī jums ir noteiktas lietas, kuras varbūt jūs nevarat tik labi veikt, bet galvenais šī cenšanās un ieiet sabiedrībā, un lai šī sabiedrība jūs pieņem. Es domāju, ka ar vien vairāk un vairāk mums sabiedrība ir gatava ar šiem cilvēkiem tikties, sadarboties un skatīties, kā tad mūsu cilvēki ar īpašām vajadzībām arī uzstājās. Un ja šodien ir dot šī iespēja uzkāpt uz skatuves un parādīt to, ko jūs esat apguvuši un iemācījušies, tas man liekas, ka ir ļoti patīkami un jauki. Un es iedrošinu ne tikai varbūt ar mākslu nodarboties, bet mēģināt nodarboties arī ar šiem sporta veidiem. Tā kā veiksmi jums šodien un veiksmi arī turpmāk. Un tiešām neturiet sveci zem pūra, bet rādiet viņu. Rādiet ar visu to, kā jūs to protat. Protams, mums bija sasaras, jo mēs esam parasti cilvēki, jūs esat neparasti. Un no neparastiem cilvēkiem šis skaistums nāk pavisam citādāk. Viņš nāk savdabīgi, un mums ir prieks par to. Tā kā lūdzu sevi atverīt. Vienreiz
Sienadziņas līga vai pats kādīgi skatās tev patīki. Sienadziņas smējas, kad zināsi, ka precēt vārdi. Положена друзьям.
Laba diena, Dagdā! Man ir šodien ļoti liels prieks būt kopā ar visiem ciemiņiem, ar Baltkrievijas pārstāvjiem, ar Daugavpils Baltkrievijas ģenerālkonsulāta Daugavpils konsulu, ar visiem pārvaldniekiem, izglītības nodaļas vadītāju un visiem mūsu Dagdas iedzīvotājiem. Šajā skaistajā festivālā, kurš ir paredzēts mūsu māmiņām, mūsu ģimenēm. Šodien kopā ir sanākušas trīs valstis, kuras robežojās gan no vienas puses Latvijai, gan arī no otras, un visas trīs kopā arī sajiet. Tas nozīmē, ka šī draudzība šodien ir uzsākusies, un es novēlu šim jaukajam festivālam ilgu, garu mūžu, jo Dagdā mums ir vajadzīgi draugi ne tikai no Latvijas, bet mums ir vajadzīgi arī no Baltkrievijas, un vajadzīgi draugi arī no Lietuvas, varbūt arī no kādām citām valstīm, kuras, protams, šī festivāla gaitā varētu uzņemt apgrieziens arī nākošā gadā un tā tālāk uz priekšu. Šodien man, protams, gribās sveikt arī visas ģimenes šajos skaistajos ģimenes svētkos. Un šodien arī pati daba mums dod tādu skaistumu, dod sauli, dod siltumu, tā kā mēs arī šeit tautas dziesmā sakam par saulīti, par māmiņu, kad abas divas ir viena siltuma, un arī šodien mums šis siltums ir no māmiņām, no tētiem, no ģimenes, no saulītes. Un šodien tiešām visus sveicu šajā skaistajā festivālā. Apskauj mani māmuliņa. Maijs ir svētku mēnesis. Maijā tiek svinēti ne tikai Latvijas patriotiski svētki, bet arī mātes un starptautiskā ģimenes diena. Un 17. maijā Dagdas novadā notiek pirmais starptautiskais bērnu mūzikas, deju un modes teātra festivāls Apskauj mani māmuliņa, kurā piedalās 3 valstu pārstāvi Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas. Pavisam kopā piedalās 17 mākslinieco kolektīvi, no, kā jau teicu, no 3 valstīm. Kopā ir 383 dalībnieki. Un šodien šai burvīgajā maija dienā mūs priecē raitais bērnu dziesmu un deju solis, modes teātra uzstāšanās un jaukais pavasarīgais laiks. Un visi šodienas koncerti, mākslinieciskie priekšnesumi tiek veltīti mūsu ģimenēm, mūsu Dagdas novada ģimenēm, jo, kā mēs zinām, ja mums būs stipras ģimenes, mums būs stiprs novads, būs stipra mūsu valsts Latvija. Un šodien vēl pasākumā tika cildinātas Dagdas novada 9 ģimenes. Katra izglītības iestāde izvirzīja savu ģimeni, kurai varētu dot šo titulu Gada ģimene 2014. Mēs lepojamies ar jums ģimenes, kuras tika nominētas šodien, un lai visiem mums šodien dienas garumā izdodas šis pasākums.
конюшину, косів'язь, конюшину, косів'язь, конюшину. Поглядав на дівчину, а дівчина жито жала, а дівчина жито жала, а дівчина жито жала. Ти на яйця поглядала, ті ти ясь, ті ти не, ті ти ясь, ті ти не, ті ти ясь, ті ти не. Сподобався ти мне, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-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 ла. Кинул ясь, как косить, кинул ясь, как косить, кинул ясь, как косить. Пошел мамку просить, Люба, мамка моя, Люба, мамка моя, Люба, мамка моя. А жанишь ты меня, дык даришь Станиславу, дык даришь Станиславу, дык даришь Станиславу. Как все дело на всю лаву, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, на поле, на кияне, на море, на сияне ляжит камень латырь. На камені на латырі сядить сивенький старенький дедька, ломает кусок калиновый, пускает душок малиновый на весь белый святочек. Ночь пройдет, отгремит гроза, небеса разукрасит рассвет, день рождения радужных небес. Мы вдвоем уйдем в страну чудес, чтобы жить по солнечным часам, чтобы просто верить в чудеса.
творишь чудеса. На краю земли время тает, как снег на ладонях твоих. Вечный словно миг, миг любви для двоих, миг любви для двоих. Это вечность. Пальцем по клавишам, гаммы за гаммами. Помнишь, хотели быть близкими самыми, самыми нежными, чуткими самыми, пальцами снежными, гаммы за гаммами. Клавиши белые, черные клавиши. Что же вы сделали? Как же тут справишься с собой? Клавиши черные, все перечеркнуто, нотками порвана любовь. Вальсами Шуберта, свечи в подсвечниках, быстро все умерла. Думали вечное, пальцем по клавишам, гаммы за гаммами. Помнишь, хотели быть близкими самыми. Клавиши белые, черные клавиши. Что же вы сделали? Как же тут справишься с собой? Клавиши черные, все перечеркнуто, нотками порвана любовь. Сначала вот так, куда ты руки суешь, так от любой чуихи по зубам огребешь. А ну-ка с правой ноги держись прямее, давай, ногами шевели и рот не разевай. Свободнее вот так и 2 шага вперед. Теперь присядь пониже и поворот. Я люблю буги-буги, 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 я танцую буги-буги каждый день. Чтоб настоящим стилягой стать, нужно, приятель, нормально танцевать. Ты должен знать, что такое канадский стиль. Здесь все серьезно, здесь не бойко, не кадри.
Ребята добрые, гордые, дети без пап и без мам. Души свои от всех прятали, но доверялись нам. Снится сон, мама за руку возьмет и с собой навсегда отсюда уведет. Мы пойдем с ней по морю из цветов, и во сне я отдам ей всю свою любовь. Pērkonītis ducināja, pērkonītis ducināja, pērkonītis ducināja. Pērkonītis ducināja visu garu vasari, pērkonītis ducināja visu garu vasari, lai rītautu istābiņā ielešādu vakari, hei, lai rītautu istābiņā ielešādu vakari. Ko dosim pērkonāmi par vasaras graudumi, ko dosim pērkonāmi par vasaras graudumi. Sieku rūdzu, sieku miežu, pusbirkāvu apeniš, hei, sieku rūdzu, sieku miežu, pusbirkāvu apeniš. Pērkonītis ducināja, pērkonītis ducināja, pērkonītis ducināja, pērkonītis ducināja, pērkonītis ducināja, pērkonītis ducināja, 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 ducināja. Sestdien, 24. maijā, Dagdas novada pašvaldība norganizēja spingošanas sacensības Dagdas trofeja 2014. Sacensības notika Dagdas ezerā. Kopējais dalībnieku skaits bija 13 ekipāžas, katrā ekipāžā 2 dalībnieki. Kategorijā mazākais sacensību dalībnieks startēja 7 gadus vecs zēns, kam arī tika speciāla balva. Dagdas novada trofeja 2014 neiztika arī bez kurioziem notikumiem, jo aizgāja pašā lielākā līdaka, bet toties noķerta, kas atnesta uz krasta,
tika 1,8 kg. Gribas arī piebilst, ka tika noorganizēta komanda no Dagdas novada pašvaldības, kurā piedalījās Dagdas novada domaša priekšsēdētāja Sandra Viškure un priekšsēdētājas vietnieks Raitis Azins. Tātad noslēgumā visi dalībnieki tika apbalvoti ar medaļām, kausiem un diplomiem, kā arī speciālām balvām. Kad saulīte ripo pa debesu jumu, laukus un pļavas klāja zaļumu, dārzos ziedu varavīksne, mēs svinam bērnības svētkus. Bērnība – viskaistākais dzīves laiks, kurā katrs gribētu atgriezties. Diemžēl tas nav iespējams. Prieks redzēt, ka Ezernieku pagasta sajietu namā ir tik daudz bērnu. Šodien, 30. maijs, Ezerniekos šodien tika rīkots bērnības svētku pasākums, kurš veltīts, protams, mūsu bērniem, mūsu bērnībai, jaukajai bērnībai. Un tieši šodien bija godināti mūsu bērnu dārza izlaiduma grupas bērni, kuri rudenī sāks savas skolas gaitas. Un ar pašvaldības, kā sakās, palīdzību tika organizētas dāvanas mūsu pirmklasniekiem, nākamajiem pirmklasniekiem, kuri sāks savas skolas gaitas septembrī šogad, jā. Rakstām piedarumi, viss, kas nepieciešams skolai, pirmo zināšanu iegūšanai, pareizrakstībai, lasīšanai, viss, kas nepieciešams. Tika rīkotas visādas spēles, atrakcijas. Es domāju, ka bērniem tas ir paticis un arī mums arī visiem patika. Novēlu bērniem, protams, veiksmīgas pirmā dzīves soļa gaitas un galvenais veselība mūsu bērniem. Ieklausies paukstošu pumpuru skaņās, katra lapa dzied savādu dziesmu. Ieklausies ļaudīs un sirdī savā, katrs cilvēks deg savādu liesmu. Pāri par koku galotnēm vējā, pāri par sirdīm, kas līdzi dzīvo. Aizskan dziesma par mīlestību, aizskan dziesma par laimi, kas dzīva. Sirdī tavā un citu sirdīs, līdzās, kas dzīvo ziedlapu vējā. Labvakar, cienījamie skatītāji! Šovakar mēs esam sapulcējušies kuplā skaitā jau uz 2. Dagdas novada vokālo ansambļu sadziedāšanās svētkiem. Pie mums šodien ir atbraukuši dalībnieki no Šķaunes tautas nama vokālais ansamblis Atpūtē, Andrupenes ziņģu kopa Drigenes, Dagdas pensionāru biedrības vokālais ansamblis Ivuški un Cendienas, Svariņu muzikālais duets, Asūnes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis Paziņas, Dagdas Baltkrievu biedrības vokālais ansamblis Akoļica un mūsu pašu vokālais ansamblis Priekam un deju kopa Eži. Labvakar, cienījamie klausītāji un mūsu sadziedāšanās pasākuma dalībnieki. Man liels prieks jūs visus sveikt pie mums Andziļu tautas namā. Novēlu jums patīkamu klausīšanos un kā svētību mūsu pasākumam, lai skan dziesma Aglonas mamiņā.